Saikni ar savu radinieku saimi Latvijas iedzīvotāji turpmāk varēs uzturēt, izmantojot sociālā tīkla Draugiem LV un piena produktu zīmolu Mana saime izveidoto interneta rīku Mans saimes koks. Tā veidotāji cer, ka rīks atkal apvienos radinieku saimes, stiprinās radu saites un vairos cilvēkos lepnumu par piederību savai dzimtai. Jebkurš zīmols ir par emocijām un par vērtībām. Un mūsu vērtības ir ģimene, stipra, jeb saime, kas ir paša produkta nosaukumā. Un tā galvenā doma bija ne tikai runāt par to, bet darīt. Un darīt turklāt jēgpilni. Jo ir daudz, kas piedāvā dažādas izklaides saviem patērētājiem, bet mēs gribējām piedāvāt kaut to, kas atbalsta mūsu vērtības un kas ir tā vērts salikt kopā savas ģimenes, turklāt to darīt vienkāršā un atraktīvā veidā. Mana saimes koka rīku veido 3 sadaļas – saimes koks, Mana saime un saimes stiprums. Saimes koks ir platforma, kas ļauj pulcēt savus radiniekus un ir pieejami ikvienam Draugiem LV lietotājiem. Mana saime ir slēgts fórums saziņai tikai radinieku lokā. Savukārt, lai vairot lepnumu par savu dzimtu, ik viens par paveikto saimes koku veidošanā saņems punktus un īpašas ordeņus sadaļā saimes stiprums. Mēs tikai vakar tādā testa režīmā pakluso palaidām šo te projektu, lai notestētu tehniski, un tur jau 4000, vairāk kā 4000 lietotāji jau par šo te vienu dienu paspēja izveidot savus ciltskokus, un apmēram 30 no viņiem izveidot ciltskokus, kur ir 100 un 150 jau šīs te saiknes, tātad izskatās, kas varētu būt populāri. Es principā izveidoju 7 paudzes. Tas, es uzskatu, ir diezgan daudz. Cilvēks esmu iekļāvis tur ļoti daudz, vairākus 100 noteikti. Rīka veidošanas gaitā veiktais pētījums apliecinājis, ka te visiem aptaujātajiem ir svarīgi uzturēt labas attiecības tuvāko radinieku lokā. Apciemojumi, kopīgi svētku svinēšana un regulāra saziņa pa telefonu vai elektroniski ir izplatītākie attiecību uzturēšanas veidi. Trešdaļa aptaujāto atzīst, ka sazinās vai seko saviem tuvākajiem radiniekiem arī sociālajos tīklos. Tad mēs redzam, ka tā radniecība vēl joprojām tomēr ir ļoti nozīmīga. Un mums ir ļoti svarīgi gan tā tuvākā ģimene, ja? Gan arī, kuro reizi, ja? Bet mēdz būt arī plašāka ģimene ir nozīmīga. Ja? Tāpat laikā gan Latvijā, gan arī pasaulē pēdējā laikā ir diezgan liela interese par tām dzimtas saknēm. Ja? Un tad ir daudz un dažādi visādi servisi, tā skaitā uz datora, kur cilvēki var savas saknes meklēt un it kā definēties, ja, kas tad viņi īsti ir. Kā lielākie iegūmi no ciešākām radnieciskajām saitēm tiek minēts atbalsts izšķirošās un sarežģītās dzīves situācijās, mīlestība, kopīgu vērtību radīšana un dalīšanās process.